Tā tad manās jau rokās ir beidzot jauna forša kamera, kas nāk komplektā ar saules paneli. Nedēļu jau testēju, ļoti labi pasteidz gan video, gan fotokvalitāte, gan arī tas, ka zona ķer pat tādās vietās, kur telefons neķer. Kas mums te ir? Lietošanas instrukcijas, gan baterija, gan kamerai diezgan padaudzās valodās un diezgan elementāri saprotamas. Tad nāk diezgan gara forša siksniņa stiprināšanai. Type-C vadiņš ar pāreju. Ļoti forša lieta. Pati kamera. Un arī antena. Tātad, kamera darbojas no izņemamas litija-ionu bateriju pakas uz 8000 mAh. Nedēļu palietoju bez saules paneļa. Nedēļas laikā nokritās 30% man apēda. Tā kā domāju, ka pat bez saules paneļa mēnesi viņam mierīgi ietu mežā. Tātad viegli uzlādējums ar Type-C izņemu uzlādē. Pati kamera. Pati kamera arī ir diezgan viegli izdarāms viss. Visas iestatījumus var mainīt vai no kamerā, respektīvi viņu. Saliekam visas iestatījumus vai no kamerā un nospiežam startu podziņu. Palielam, kamera ir gatava. To pašu visu var izdarīt aplikācijā. Jā, darbojas viņa aplikācijā, nāk paziņojumi no aplikācijas visi, bet par aplikāciju nav jāmaksā nekas papildus. Respektīvi ieliekam savu simkarti iekšā. Manā gadījumā LMT 1 GB mēnesī 2,99 un darbojamies. Liels plus var skatīties tiešsaistē. Respektīvi ar aplikāciju ejam un skatāmies tiešsaistē, ko mēs tur tajā brīdī redzam. Vēl viens milzīgs plus, kā redzam, nav kur ielikt atmiņas, kad viņai ir iebūvēta 32 GB atmiņa. Kas ir arī manā skatījumā liels plus, jo tās atmiņas kartes lielākoties mēdz ik pa laikam nobeigties, vēl kaut kas, un tad ir problēmas. Tā, šo te liksim no. Tā, pašu saules paneli es vēl neesmu testējis, tikai uzlādējis. Arī te, protams, lietošanas instrukcija. Un tā tālāk. Arī saules panelim ir iebūvēts akumulators. Ja nemaldos te bija rakstīts uz 5200 mAh. Tas nozīmē, ka savienot saules paneli jau tur ir 13000 mAh. Šāds te diezgan pasmags kvalitatīvs saules panelīts. Arī lādējas ar Type-C. Ieslēgšana, izslēgšana un te sānā ir podziņa pārbauduma. Uzlādes līmeni. Viņš ir uzlādēts jau. Tātad tāds. Tad nāk līdzi divu veidu vadi, ar ko savienot. Tievāks viens nedaudz resnāks. Un kronšteins, ar ko pieskrūvēt pie koka. To mēs vēlāk izdarīsim
Noteikti. Tā kā šāds te komplektiņš, tas ir kas jauns, un pagaidām liekas, ka ļoti kvalitatīvi un labi. Tā, palielam pamēģināsim palaist aptuveni. Aplikācija gan man instalēta un es piereģistrēju, bet pamēģināsim palaist viņu un parādīšu, kā darbojas aplikācija. Tātad ieslēdzam. Sagaidam, lai savienojas. Kā redzam, 4G. Savienojās viss skaisti un labi. Un spiežam start. Tā. Varam mērķiet. Un arī gatavi darbībai. Tā tad vajadzīga šāda te aplikācija, Garde Pro mobile. To varam mēs Playweikalā vai App Store dabūt. Šāda viņa izskatās aplikācijā. Sākumā, protams, jāpiereģistrējas, nekas sarežģīts. E-pasts, parolīte, uz e-pasta atnāks kodiņš, ievadam, savienojam ar kameru, konkrēto modelīti, pēc modeļa izvēles, ļoti elementāri un intuitīvi. Šeit redzam, kā izskatās, teiksim, baterijas līmenis, viss pārējais. Un live funkcija. Tā, status iestatījumi, kā jau teicu, var mainīt gan timelapse likt, gan kustību ielikt, izvēlēties valodu, foto, video vai abi, video kvalitāte, protams, ierakstīšanas video līdz 5 minūtēm. Ļoti ilgs laiks. Var izvēlēties dienā, naktī. Video skaņu bez video skaļumu regulēt. Iespēja ļoti plašu video formātu norādam. Kāds respektīvi ir laiks starp kustībām, kurās filmēt jūtību, arī to, lai cik jūtīgi ir, lai nenofotografē zarus vēl kaut ko. Tā kā kamera ir 3 kustības sensori, tad izvēlēties, vai sānēja darbojas vai nē. Iestatīt laiku, no kura līdz kuram strādā kamera. Varam apskatīt galeriju, teiksim, kāda mums ir video te, kas ir ierakstīts, kas nav. Ļoti labi atsūta viņš video, pieņemsim citu kaut kādu, atsūta viņš video ļoti saspiestā formātā, un tad var izvēlēties vai pātrināt vai palielināt. Viņš iet, ja grib paskatīties augstākā izšķirtspējā to pašu video, tad pieprasam HD video, izvēlamies. HD video var pieprasīt līdz 10 sekundžu garumu, izvēlamies vietu no video, kuru mēs gribam, pieprasam HD. Atnāks pēc laika paziņojums, kad ir iespēja lejuplādēt HD video, tad mēs varam izdarīt šādi, un nospiežot šo, redzam, ka parādījies ir HD video. Mēs varam filmēt HD video, to noskatīties.
Tas pats ir ar foto. Foto viņš atsūta tādā saspietā formātā, pieprasam HD kvalitāti un varam lejupielādēt HD foto, jo viss strādā ļoti labi bez aizķeršanās, zona atrod, var teikt, momentāli. Kā redzams, jau ir atnācis video, kamera ir manā priekšā. Nedaudz viņu pagriezīsim tā, lai nav tukšo kadru. Tad, jā. Vēl kameru var, protams, padalīt uz vairākiem. Kā šeit redzam, es padalījies jau ar citu. Ir ļoti vienkārši otram cilvēkam jānopielādē tāpat aplikācija. Un man ir tikai jāizsūta uz viņa e-pastu. Tiek šādi. Make to share. Norādam, kuru kameru. Respektīvi šo manu. Un ierakstam viņa e-pastu. Viņš saņems ziņu aplikācijā un varēs pievienoties mierīgi. Kā redzam, te ir man sanācis jau vairāk video ar mani.